Spēle noteikti izdevās ne tāda, kāda bijāt iedomājušies. Beļģijā noteikti gāja vieglāk. Nu, vieglāk, nevieglāk, bet Beļģijā gāja vieglāk pirmajā puslaikā. Otrais puslaiks jau visi labi ziniet, -2. Mājās, jā, nu kaut kā grūti bija savākties šodien. Varbūt tas laiks trijos vai vēl kaut kā, principā, nezinu. Ko Beļģi bija mainījuši savā spēlē šoreiz? Nu, principā mēs jau paredzējām, ka viņi varētu būt, ka spēlēs 6-0, tā kā viņi spēlēja otro puslaiku Beļģijā. Un tā kā gatavojāmies tam visam sākumā, mēs metām visu iekšā, otrajā puslaikā mazliet kaut kā nepagāja. Izskatījās, ka otrā puslaikā pēdējās 5 minūtēs apstājās mūsu pozicionālais uzbrukums. Kas notika? Grūti spriest, es nezinu, es tev tagad neatbildēšu par šo jautājumu. Nu, tur jāskatās noteikti, kas ir bijis, kas nav bijis tajā spēlē. Tad diezgan tāds neliels šoks, jā, protams, visu spēli tā kā pārliecinoši priekšā. Tos 5-6 punktus mēs tur turējām. Tad vienā momentā viss sakrita, gan 2 minūtes, gan vēl kaut kas, es nezinu. Neko neteikšu par tiesnešiem, protams, bet šitā nevar turpināties. Ja mēs spēlējam mājās un mums noslūp trakāk nekā Beļģijā, tad tur kaut kas ir jāmaina. Uzspēlēja visi 3 vārdsargi, beigās Kukša diezgan labi pavilka. Pavilka, jā, ļoti labi. Kaut kādi metieni jau tik atsist, viss kārtībā. Labi, šodien visi 3 spēlē.